Sveiki, mīļie draugi! Šodien vēlos parunāt par tādu svarīgu tēmu kā attiecības. Kā tad izveidot attiecības, kā noturēt attiecības, kā veidot attiecības tā, lai mēs tajās justos labi, lai mēs augtu savās attiecībās, attīstītos kopā, atbalstītu viens otru un izaugt līdz šai partnerībai. Mani sauc Kristīna Devī, es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste, un jau vairākus gadus es pavadu sievietes viņu ceļā pie sevis. No sākuma es veidoju šos sieviešu apļus, kur sievietēm nākt saņemt šo atbalstu, vienotības sajūtu, un vēlāk jau šis mans darbs izvērtās kā dziļāks ceļš pie sevis caur psihoterapiju, caur traumu dziedināšanu, caur atgriešanos pie sevis un caur izaugsmi, personības izaugsmi un garīgo izaugsmi, kurā es pavadu gan sievietes, gan arī strādājot psihoterapijā ar vīriešiem. Un daudz ko es esmu novērojusi saistībā ar to, kā mēs veidojam attiecības un kāpēc mūsu attiecībās iezogās krīze, varbūt kuru mēs neprotam pārvarēt. Tad, kad mēs satiekamies, tad, kad pāris satiekās, tad viņi tik ļoti redz viens otrā to labo un ir šī iemīlēšanās sajūta un gribās būt kopā. Kad cilvēki pievērš acis uz kaut kādām mazām nepilnībām, uz kaut ko, kas varbūt traucē, varbūt kaitina, nepatīk. Un tā mēs ignorējam šīs lietas, jo ir tik daudz kā laba. Ar laiku tas mums kļūst par ieradumu, ka mēs iemācāmies kaut ko nepateikt, ka mēs iemācāmies kaut ko noslāpēt. Un tādā veidā izvairīties no kaut kādām neērtām sarunām, sāpīgām, neērtām, nepatīkamām. Un tādējādi attiecībās izvairoties no konfliktiem, no šīm neērtām sarunām, nerunājot to, kas nepatīk, kas kaitina, kaut kādā brīdī pazūd šis tāds dzīvīgums attiecībās, pazūd īstums, jo ļoti daudz, kas paliek noslāpēts aizkadrā. Un tad paiet kaut kādi gadi, varbūt 10, 15, un ierodās kāds pārbaudījums, nereti tās ir kaut kādas krāpšanas, nereti tā ir sajūta, kad starp mums vairs nekā nav, kad viss ir pazudis, visas sajūtas, iemīlēšanās. Un reizēm, kad terapijas procesā es jautāju, bet kas bija pirms šīs krīzes, tad atskatoties atpakaļ ļoti bieži ir šīs atklāsmes, ka mēs taču nerunājām, es daudz ko izlekos neredzam, es daudz ko nevēlējos redzēt, es nevēlējos konfliktus, es nevēlējos iet tajās kaut kādā nērtajā zonā šajās attiecībās. Un tādā veidā notiek šīs krīzes. Tāpēc tas, kas varbūt partneriem ir jāiemācās risināt jautājumus tad, kad tie parādās, nevis atlikt, jo viss, kas ir atlikts, viss, ko mēs izliekamies neredzam, agri vai vēlu parādīsies mūsu dzīvē kā krīze, kā kaut kāds notikums, kurš satricinās partneru dzīvi. Un runājot par šo, es vēl gribu pieskarties tādai tēmai, kā mēs attiecības veidojam tādos 3 līmeņos, un to ir aprakstījuši arī psihologi, par to ir runājis arī Ēriks Bērns, par to, kā mūsos dzīvo šis iekšējais bērns, vecāks un šī mūsu pieaugusī daļa. Un ļoti bieži šajās attiecībās ejot, daudz cilvēki ir nenobrieduši. Piemēram,
sieviete, kurā varbūt ir palikusi kaut kādā upurlomā, nākus no savas ģimenes, kaut kur apvainojusies, kaut kur viņai varbūt bija ļoti stingri vecāki, kur viņai neļāva izpētīt sevi, izpētīt dzīvi, neļauj mēģināt kļūdīties, un kuri turēja viņu tādā stingrā audzināšanas režīmā. Šī sieviete, pieaugot, visticamāk atradīs kādu stipru vīrieti, kurš uzņemsies par viņu atbildību, kurš uzņemsies šīs tādas rūpes. Taču tas, kā sieviete uzvedīsies šajās attiecībās, visticamāk būs kā šī mazā meitene, kura gaidīs, ka kāds turpinās uzņemties šo atbildību, kur varbūt viņa baidīsies vai nepratīs dzīvot no tādām savām vajadzībām, apzināties vispār, ko viņa grib šajā dzīvē. Un kaut kādā brīdī tas vīrietis, kurš būs uzņēmies šo tēva lomu, viņam kaut kādā brīdī tas sāks apnikt, ja, kad ir blakus šī mazā meitene, un attiecībās iezaksies krīze. Nu, vai, piemēram, vīrietis, kurš ir bijis aprūpēts, vecāku aprūpēts, mammas aprūpēts, izaudzis tādā ģimenē, un viņš satiks visticamāk kādu sievieti, kura būs stipra, kurā visu varēs un kurā turpinās tāpat par viņu rūpēties. Un arī šeit ir šī tāda dinamika, vecāks bērns, kur šī sieviete uzņemās neapzināti šīs rūpes par vīrieti, un tādējādi arī šīs attiecības nav līdzvērtīgas vienā līmenī, arī šīs attiecības ir tādos dažādu līmeņu attiecības, ja, kur ir bērns, kur ir vecāks. Un tad šī sieviete ar laiku teiks, ka viņai ir apnicis vilkt to vezumu vienai, kad viņa ir nogurusi no tā, kad vīrs neuzņemās atbildību, kad vīrs negrib neko darīt un tā tālāk. Taču šeit ir jāsaprot, ka šis ir attiecības ar divu cilvēku projekts, un arī šī sieviete ir izvēlējusies šo vīrieti, tāpēc vien, kad viņa bija šī stiprā, un ka viņa neprot būt savādāk, ka viņa neprot būt blakus līdzvērtīgam vīrietim. Viņa ir pieradusi cīnīties, pierādīt, un varbūt pat viņai ir izdevīga vai patīkama šī vara, kura viņai ir pār šo vīrieti. Un abos šajos gadījumos ir šīs attiecības dažādos līmeņos, jā, kur mums nav šī partnerība, kur mēs satiekamies kā partneri līdzvērtīgi, kur satiekās divi pieauguši cilvēki, kuri, protams, savu reizi var iekrist šajā iekšējā bērna stāvoklī vai kļūt tādi pamācoši kā vecāki, taču tomēr lielāko daļu savas tādas apzinātās dzīves viņi ir partneri, pieauguši partneri, kur palīdz viens otram attīstīties, realizēties, ja, kur ir šīs partneru attiecības, kuras patiesībā mēs visi vēlamies. Taču tas, ar ko es saskaros bieži vien, kad sievietes, kuras ir šajā upura lomā vai kuras ir iestrēgušas šajā iekšējā meitenītē, viņas ļoti ilgojās pēc kāda lielāka, kurš ienāks viņa dzīvē un par viņām parūpēsies, taču jāsaka, ka tur nebūs šīs partnerības, tur joprojām būs šīs nelīdzvērtīgās attiecības, kurās nebūs apmierināta neviena no pusēm. Tāpēc, lai mēs izveidotu nobriedušas, pieaugušas partneru attiecības, mums ir jāpieaug ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Mums ir jānobriest, jāpieaug, mums ir jāveic šis iekšējais darbs, mums ir jāpalīdz pieaugt šim mūsu iekšējam bērnam, mums ir jādziedina šie ievainojumi, šie bērnības ievainojumi, šīs traumatiskās pieredzes, un jāpalīdz sev pieaugt, lai mēs varētu izveidot šīs nobriedušās attiecības. Ja
kāda sieviete jūt aicinājumu, ka viņa ir gatava strādāt ar sevi, viņa ir gatava pieaugt, lai būtu šajā partnerībā, tad es aicinu uz online praktikumu apzināta pieaugšana, kurš notiks jau 2. reizi. 3 mēnešu laikā mēs dosimies sevī, lai palīdzētu sev pieaugt, strādāsim ar savām iekšējām dvēseles daļiņām, kuras nav pieaugušas, kuras ir iestrēgušas upuru lomā, kuras ir palikušas traumatiskajās pieredzēs. Un es varu apsolīt, ka pēc šiem 3 mēnešiem tu zināsi, kur tev ir jāiet un kas tev ir jādara, lai tava dzīve mainītos. Un tas būs tas brīdis, kurā tu būsi izkustējusies no šīs vietas, kurā tu dzīvoji kā maza meitenīte, lai gaidītu kādu, kurš izglābs, kurš parūpēsies. Ja tu joprojām gaidi kādu, kurš izglābs, kurš parūpēsies, mainīs tavu dzīvi, tad tu esi nepieaugusi. Tu joprojām gaidi savu tēti. Ir laiks pieaugt. Un tas ir tas, uz ko es tevi aicinu. Priecāšos tevi satikt online praktikumā un priecāšos par taviem ikšķīšiem, taviem komentāriem zem šī video, un ja tu padalīsies ar šo video ar kādu sievieti, kurai varbūt šis ir jādzird. Paldies, ka bijāt ar mani, un līdz citai reizei.